Šodien pavisam īpaša tiešraide. Šodien runāsim par mājmācību, un man būs brīnišķīgi ciemiņi Dārta, Elīna un Nadīna. Un tūlīt es pa vienam aicināšu dāmas studijā, un es ļoti ceram, ka viss brīnišķīgi mums izdosies. Zināt, ar tehnoloģijām tāpat kā ar bitēm. Nekad neko nevar zināt. Sveika, esmu iekšā. Nu, tā tie, kas mūsu mēģinājums ir jau skatījušies vairākas reizes, tad jūs jau esat redzējuši visas dāmas, kurām šovakar būtu šeit jābūt. Un es ceru, ka man izdosies arī pārējās uzaicināt. Un ka viss aizies. Tā, super. Trīs mēs esam. Es tikai neredzu Nadīnu, bet man pietiek ar to apziņu, ka tu tur esi, Nadīna, ka citi redz mūs visas četras. Vai tas ir brīnišķīgi? Super, mēs varam sākt mūsu brīnišķīgo vakaru. Tātad, dārgie skatītāji, šodien studijā 4 mājmācību mammas, un mēs parunāsim par to, kā tad mūsu ģimenes nonāca līdz šim lēmumam mācīt bērnus mājās, un kā mēs gatavojamies jaunajam mācību gadam, jo arī mājmācību mammas gatavojas katru gadu jaunajam mācību gadam. Un tad mēs varētu arī sākt un iepazīties ar katru no jums. Nu, un tad, piemēram, Elīna pastāst mums pavisam īsi par sevi. Cik gadus tu jau māci bērnus mājās, un cik tev viņu ir un kurās klasēs? Mani sauc Elīna, tad man ir 3 bērni. Tad vecākais ies 7. klasē, kas būs tālmācība. Tad ir 3. klasē ies un pirmsskolā ir meitiņa. Mājmācībā mēs esam kopš dēla 5 gadu vecuma. Tas jau sanāks tad 6 skolas gadi un 2 pirmsskolā. Vispār super, Elīna, izklausās ļoti ievērojami. Dārta, pastāsti par sevi. Labs vakars visām un visiem, kas mūs skatās un klausās. Jā, es esmu tātad Dārta, un man ir 2 bērni. Meitai ir 8 gadi, un rudenī mājmācībā uzsāksim 2. klasi. Meita nav gājusi bērndārzā, un līdz ar to mana pieredze visas pirmsskolas periods, un tagad 1. klasīte. Un mazais brālītis mums tagad piebiedrojies, ir 2 gadi brālītim. Paldies, Dārta, un Nadīna iepazīstina ar sevi. Labvakar! Es esmu Nadīna, un man ir 3 bērni. Vecākā meita ies 4. klasē, jaunākā meita ies 1. klasē, un dēliņam ir 3 gadi. Un meitenes nav gājušas skolā. Un arī bērndārzā nav gājušas, ja? Nu, bija posmiņš, kā gāja, bet būtībā nē. Es mācu viņas mājās pirmsskolā. Nu, super, viss esat ļoti pieredzējušas. Un man vienmēr ļoti interesē paprasīt ģimenēm viņu stāstu, viņu ceļu līdz mājmācībai, kas man bieži vien interesē, ko es arī paprasu pāriem, kā viņi iepazinās. Tas man arī patīk šie stāsti, kā tur ir iepazinušies, un kā tur viens ir otru pamanījis, un kā tad nokļuva līdz tai ģimenei. Par to mēs šovakar bet par to mājmācību. Kā jūsu ģimenes nonāca līdz šim lēmumam, vai pirms jūs uzsākāt mājmācību, jūs jau kaut kur redzējāt, kaut ko bijāt dzirdējušas, skatījāties, vai vienkārši tā vienu dienu sapratāt, no skaidrām debesīm, ka tas ir jādara, un varbūt nemaz tik daudz ģimenes apkārt neredzējāt mājmācībā. Tā kā ļoti gribu dzirdēt jūsu stāstus. Dārta, varbūt sākam ar tevi. Kāds ir tavs ģimenes stāsts?
Manas ģimenes stāsts. Ar mājmācību saistās, varētu teikt, jau būs kādi 10 gadi, kad mēs par to domājam un mēģinājām uzzināt un izprast, kas tas ir un kā tas ir. Tas aizsākās patiesībā laikam jau ar manu aizraušanos par ajurvēdu, kad es mācījos kursos par ajurvēdu un ļoti interesējos par bērnu aprūpi, gaidību posmu, kad gatavojāmies ģimenes pieaugumam. Tur tajos kursos arī ļoti daudz tika runāts par bērnu dabiskajām vajadzībām, par viņu attīstības posmiem, un tur arī tika iesēta tā sēkla par mājdzemdībām un to, kas tad ir bērniņam nepieciešams ienākot šajā pasaulē, ka viņa drošā vide ir ģimene un mājas, un tas tā ir diezgan ilgi, pirmos gadus. Un no tā tad izrietot arī, kad gaidījām savu pirmo meitiņu, mums bija pilnīgi skaidrs, ka mēs viņu tā kā negribam laist bērndārzā, gribam audzināt paši, negribam nodot citu rokās. Jāsaka paldies visumam, ka mums bija tādi apstākļi, un uz to tad mēs tā arī apzināti gājām. Un tad arī tā, likumsakarīgi, tā kā mums tā pirmskola ļoti labi patika un izdevās, un zināšanas rādīja, ka viss ir kārtībā un pat labākā kārtībā, tad kaut kā loģiski mēs guvām pārliecību, ka mēs gribam mājmācību un ka mēs mēģināsim un skatīsimies, kā tas būs un kur tas mums aizvedīs. Tas tā īstumā. Baigi fēni vispār dzirdēt, ka jau tik daudzus gadus, kā saka, pirms jau bija tā doma, ka to ceļu iesiet. Un Adīna, kā ir? Jā. Pie tā noteikti, jo es sakoju tev un tavām aktivitātēm un mājmācības paraugam, tie arī noteikti būs tie pat 11 gadi, jā, un tu vienmēr esi bijusi man tāds augsts. Paldies tev, Dārta. Protams, tagad es esmu iepazinies ar ģimenes apvienības mamām, un tur ir arī citi pārāk, bet tu arī noteikti esi kripatiņa vainīgi pie tā, ka mēs šodien šeit tiekamies. Nu, super, paldies tev. Nadīna, pastāstīja jūsu ģimenes stāstu. Jā, tas arī sākās sen. Kad Luīza bija ļoti maza vēl. Luīza ir vecākā meita. Un es skatījos kādu raidījumu, un tur tika pieminēts Montessori. Un tad es neko par to nezināju, par to nebija dzirdējis, neinteresējusies, un tad man patika tās koka rotaļlietas, kā es tajā laikā domāju, un tad es sāku par to interesēties, kas tad tas ir. Un, jo vairāk es interesējos, jo man likās aizvien saistošāk, un tad secīgi es gāju kursos, sākumā 3 līdz 6 gada vecuma posmam Montessori kursos. Un tagad es jau kādu laiku mācos 6-12 gada vecuma posmu, un, tas tā likumsakarīgi. Es redzēju, cik fantastiskā veidā var pasniegt informāciju bērniem, un man tas likās saistoši, un tas arī bija tas iemesls galvenais, kāpēc, ka man patika tas, un es gribēju viņām to sniegt, to iespēju redzēt, kā arī tā var būt. Paldies, Nadīna. Un Elīna, kā ar jūsu ģimeni? Jā, man mazliet savādāk, jo es ko līdz bērnu piedzim nedomāju par mājmācību. Varētu teikt tā, ka es biju tāda vairāk, man bija profesionālās ambīcijas un man patika būt par māmu, bet es noteikti nedomāju, ka es ar viņu varēšu dēlu pavadīt laiku mājās visu laiku. Ļoti agri, manuprāt, es vedu viņu pat uz dārziņu un tā, bet pirmais tāds pagrieziena punkts laikam bija, kad viņš daudz slimoja, jo viņam bija alerģijas. Un es biju stāvoklī ar otru dēlu, un man arī bija veselības problēmas, un tad sanāca tā, ka mēs pavadījām daudz laika kopā, un man bija dūla, kas pateica vienu teikumu, kad man ir tikpat kā mājmācība, un tad es sapratu, ja man ir mājmācība, tad man ir jāsāk kaut kas mācīt, un tad es sameklēju kursus, un nepilns gadiņš bija tā kā otram dēliņam, kad es sāku mācīties Montessori kursos, un protams, Tad, kad iepazīst Montessori, tad tu sāc bišķiņ savādāk domāt, bišķiņ savādāk skatīties uz to visu. Un tā kā Nadīna teica, es arī vēlējos dēlam to sniegt un dot šo iespēju.
mācīties tā kā pēc Montessori metodas. Un tad bija jautājums, vai man iet strādāt un apmaksāt Montessori dārziņu vai pašai to darīt. Un es sāku tā kā, jā, pati. Bet es, nu tā kā sākuma periodā var teikt, ka es katru gadu katru gadu izvērtēju, vai es turpinu vai nē. Tas nebija tāds solis, kur es saku, jā, es līdz 6. klasē to darīšu un darīšu ar visiem bērniem. Tā kā tā, īsumā. Vai tu joprojām katru gadu pavērtē, izvērtē, uzdod sev šo jautājumu, vai šogad arī, vai tomēr tagad jau ir iegājies tā, kad līdz 6. klasē, kad ies to ceļu? Man liekas, ka tajā līdz 3. klasē vēl kaut ko tā kā vērtē, jo teikšu tā, ka pēc 3. klases tu vairāk redzi tos augļus. Un tā, šobrīd vairs tas netiek apspriests un vērtēts. Ja nu vienīgais pajautāts bērniem, vai jūs vēlaties turpināt. Un tu prasi viņiem, un ko viņi saka? Jā, es prasu mazākai meitiņai, es tā kā prasu, vai viņi grib dārziņā iet. Nē, viņa negrib. Un, protams, ka viņi visi grib turpināt mājās, un arī vecākais dēls tā kā grib turpināt mājās ar tālmācību, kur arī tāds veids, kā mēs to Latvijā realizējam, arī mazliet mājmācību atgādina. Nu, redz, un dāmas, es gribu paprasīt, vai jūs varat nosaukt tādus top 5 iemeslus par labu mājmācībai. Kāpēc izvēlēties bērnus izglītot ģimenē? Un Latvijā tad mēs to varam darīt līdz 6. klasē ieskaitot, un tad no 7. mēs varam bērnu mācīt tālmācībā vai vest uz klātienes skolu. Un tas, laikam, arī viss varianti klātienes skola vai tālmācība. Un jā, tā kā tas tad atkāpīt par to, ko mēs varam Latvijā darīt mājmācības kontekstā, bet Nadīnam varbūt pastāsti, kas ir tādi, ko tu teiksi, top 5 iemesli, tā kā tavi top 5 iemesli, jo tie būs, katrai ģimenei tie būs citādāk, būs interesanti arī dzirdēt Dārts un Elīnas, bet Nadīna, sākam ar tevi. Tātad viens no būtiskākajiem ir kopā būšanas laiks. Man ir ļoti svarīgi, lai, piemēram, meitenes redz, kā brālīts aug, un viņi var miedarboties, viņi var kopā izdzīvot priekus un arī lielās emocijas un mācīties miedarboties. Un tikpat svarīgi arī tās manas attiecības ar viņiem ikdienā, nevis tikai pāris stundas un brīvlaikos, bet tā, ka mēs tiešām miedarbojamies kā ģimene, ka mēs esam saistīti un mēs esam kā ģimene. Un tad nākošais varētu būt laika menedžments. Tādā ziņā, ka mēs paši izvērtējam, mēs taisam savu plānu, kad mēs ēdam, kad mēs ejam gulēt, kad mēs, attiecīgi, mums ir tas savs režīms, savs plāns, bet mēs varam, mums ir atkāpes, un tas ir ļoti vajadzīgs man, un tas ir ļoti vajadzīgs bērniem. Man bija tā vēlme pašai mācīt bērnus pēc savas saprašanas un pēc tāda modeļa, kā es pati vēlos, un tās savas sistēmas. Un tas man bija ļoti svarīgi, lai viņām ir strukturēta programma, un tas mans uzskats ir tāds, ka es gribu, lai viņas mācās no lielākā, no plašākā uz tādu konkrēto. Attiecīgi, ja mēs mācāmies par kalniem, tad mēs mācāmies no plašākā, no visuma, kosmosa, zemeslodes, planētas un kontinentu plātņu kustību. Un tā kā pamazām ejam, tuvojamies tam mazākajam. Un man liekas, ļoti, ļoti svarīga tā struktūra, un tas ir tas, ko es gribēju nodot viņām. Nevis tā, ka vienu dienu ir cilvēki, tad ir dzīvnieki, tad ir skaņa, un tad, tā kā sadrumstalotības. Gribu, lai ir tāds veselums, un tas ir viens no tiem iemesliem, jā. Tie varētu būt tādi galvenie. Tātad man sanāk kopā būšana, ka var visi būt kopā, laika menedžments, ka paši varat izveidot savu ritmu un neviens jums nediktē, kā būs, dzīvot un ko būs darīt. Un tad par to struktūru, par to, kā tu vari izvēlēties, kā mācīt vienu vai otru lietu, jā, vai pareizi saklausīju? Jā, vēl tāds svarīgs, kā 5. varētu būt tas, ka tajā manā apkārtnē nav tādas skolas, jo, ja es gribētu atrast skolu, tad man bija jāizvērtē, vai es esmu gatava, vai es viņu katru dienu uz Rīgu, vai es esmu gatava finansiāli strādāt, lai varētu to atļauties.
Un, nu, jā, tas ir liels ceļā laiks, un līdz ar to tas arī ir viens no iemesliem. Labi, paldies tev. Elīna, padalies ar savu top 5. Jā, noteikti jau, ka mums kaut kādas lietiņas pārklāsies un būs vienādas, bet tas pirmais laikam būtu tā bērnam piemērotā mācīšanas metode, jo es redzēju, kā mans dēls mācās, un viņam bija svarīgi vizuālas lietas, un Montessori tā kā tie materiāli to dod. Viņš neapsēdās pie darba lapas un neiemācījās to visu, ko sākumā vajag, viņam vajadzēja to redzēt. Tātad es varēju to izvēlēties, un arī, protams, kad kaut kādā man otrs dēliņš atkal vairāk grib sadarbībā tā kā ar manu klātbūtni, un tas arī to skolu tā kā nevar nodrošināt individuāli tā kā pieeju, un vēl arī tas, ka tu vari mācīties klusumā, kas maniem bērniem ir ļoti, ļoti svarīgi. Tad otrais varētu būt mūsu kā ģimenes savstarpējās attiecības, tā kā būšana kopā, un to, kā es esmu redzējis, kā man dēli, viņi ir ļoti atšķirīgi, bet kā viņi pa šiem gadiem tā kā sadraudzējušies un tā kā viens pie otra pieraduši, jo es domāju, ja viņi ietu katrs savā klasē un skolā vienā, bet katrs savā klasē, viņi noteikti nebūtu tādas attiecības, kādas viņiem ir šobrīd. Un tad arī par to, ka bērni uzaug tādā vērtību sistēmā, nu tā kā mūsu ģimenes vērtībās, un jā, viņiem nav citu vecāku vērtības, jo bērni, kā mēs zinām, ir tādi, nu, tā kā kopē savus vecākus, un tad viņi uzaug tajās vērtībās, ko es vēlos viņiem iedot, mēs kā ģimene. Tad arī ar to, ka mums ir ļoti svarīgi, lai mēs bagātinam bērnus tā kā ar tādām vērtīgām zināšanām, jo to, ko piedāvā skolas programma, bieži vien, man liekas, ir tik maziņa daļa. Mēs ļoti daudz apmeklējam muzejus, mēs ļoti daudz braucam un tiekamies ar tā kā profesionāliem savās jomās un, nezinu, ar kukaiņu pētniekiem, ar tātad iežu pētniekiem, ar bioloģiju. Iltu, tā kā mums ir, jā, bagātīga tā pieredze no tā, ko viņi zina par dabu un visu sev apkārt. Un tad arī par to, ka bērni tā kā būtu klāt, tad, kad bērni piedzīvo tādas grūtās emocijas, kad viņiem ir grūti par kaut ko, bet es esmu klāt un mēs esam tā kā tādā drošā vidē. Man ļoti patīk, ka Martas Stroģes dziesmiņa, kur ir krist un celties, bet to darīt tā kā mājās un kopā ar savējiem. Tā kā tās būtu mans 5. Paldies tev, Elīna. Man klausoties jau tirpiņas noskrēja par jūsu iemesliem, vajag forši. Un Lēlda arī raksta tik vērtīgas atziņas. Nu, Dārta pastāstīja par jūsu ģimenes top 5 iemesliem mājmācībai. Jā, nu, man te daudz, kas jau tika izteikts jau, bet mēģināšu būt oriģināla ar kaut ko. Viens no galvenajiem iemesliem bija tas, ko es jau nedaudz ieskicēju stāstā par mūsu ģimeni, kad Luīze tātad jau bija krietni priekšā zināšanu līmenī, beidzot šo pirmsskolu. Un mēs sapratām, ka vienkārši tie ieguvumi skolā būtu krietni mazāk nekā mājās. Tas ir noteikti saistīts ar skolas izglītības līmeni. Kā mēs zinām, 1. klasē satiekās ļoti dažādu zināšanu bērni. Es pati biju bērns 1. klasē, kas tekoši lasīja, kad citi vilka kopā tikai zilbes. Un jā, mums Luīze lasa un raksta jau no 5 gadu vecuma. Un arī citās zināšanās mēs bijām, kā jau es teicu, krietni soli priekšā. Un šis tātad viens no galvenajiem iemesliem. Un otrais iziet no pirmā, ka mēs varam pielāgot šo te mācību programmu tieši viņai, pielāgot arī ātrumu, un mums nav sevi jāierobežo šīs te 1. klases rāmī. Mācāmies tātad daudz plašāk, tik cik tas bērns tajā brīdī ir gatavs uzņemt to informāciju. Un vēl viens svarīgs punkts ir, mēs varam vairāk laika veltīt bērna talantu izkopšanai un tieši konkrētā bērna interesēm. Jo nekad nebūs tā, ka mums 30 bērniem vienlaicīgi vienā vietā interesēs viens un tas pats. Tad otra lieta vai trešā tā būs tātad, kad es pārzinu viņas stiprās un vājās puses.
izejot no tā, es varu strādāt, piedāvājot viņai nepieciešamo. Jāpiemina ir arī, kā Nadīna arī minēja, mēs arī dzīvojam Pierīgā, un šis arī tīri praktisks iemesls. Mums tātad arī būtu jāapsver kaut kādu skolas varianti Rīgā, jo rajona skolā nebija mūsu opcija. Un tas arī tātad saistītos ar agriem rītiem, garajām dienas stundām, slodzi, tātad gan fiziski nogurumu, gan emocionālo. Un tur tiek daudz laika un enerģijas patērēts, ko mēs iegūstam sev, un mēs varam izmantot daudz produktīvāk. Un gal galā mājas ir tā pati drošākā un zināmākā vide, un ir jau pierādīts, ka tādā arī cilvēks vislabāk spēj koncentrēties un mācīties. Jā, vēl no tādiem, to jau minēja arī Elīna, arī mums ir svarīgi tas, ka mēs tā kā tomēr izvēlamies, ar kādiem cilvēkiem mūsu bērns ir kontaktā, no kā viņš mācās, kas ir tās vērtības un zināšanas, ko viņš iegūst pasākums. Un, jā, arī, protams, mums uztrauc viss tā skolas vide, skolēnu savstarpējās attiecības, uzvedības modeļi, kuri tiek pārņemti un pārnesti mājās. Un jā, mēs arī tiešām esam pārliecināti, ka pieaugušo dzīvē mēs izvēlamies savus draugus, tad kāpēc, lai bērniem tā kā būtu jābūt kontaktā dienā ar cilvēkiem, kas principā ir pēc nejaušības principu nonākuši viņa klasē. Un kā pēdējā varbūt, kas arī ļoti, ļoti svarīgs, ir tas, ka mājās ir vieglāk uzturēt bērna dabisko vēlmu izzināt, un esot kopā ar viņiem dienu kopā, man kā mammai izdodās noķert šos mirkļus, kad viņam pašam dabiski ir vēlme kaut ko iemācīties, vai viņš grib uzzināt. Un tie ir tie mirkļi, kas nemainītu ne pret ko, jo tiešām ļoti ātri, tad bērns var ļoti daudz ko iemācīties. Tālūk. Nu, paldies! Es domāju, ka tie, kas mūs klausās, noteikti, ka var paņemt no katras no jums kaut kādas idejas, ierosmes un arī vielu pārdomām. Jā, kas tad varētu būt tie iemesli par labu mājmācībai? Varbūt, ka kāds mūs klausās un ir uz tāda pārdomu takas, un bērnam varbūt skola vēl pēc kādiem pāris gadiem, bet ar to ideju jau spēlējās. Kā tas būtu, ja būtu? Tad kur ir mums 3 ģimeņu iemesli par labu mājmācībai, un arī manā Instagram, kā nu sauc, izkārtojumā, arī var atrast pāris ierakstus par iemesliem, kāpēc mūsu ģimene ir izvēlējusies mājmācību. Bet, meitenes, vai jūs varētu tā, es nezinu, tie iemesli jau patiesībā atbild uz to manu nākamo jautājumu par to lielāko ieguvumu tai mājmācībai, bet vai jūs varētu tā, nu nezinu, vienā teikumā pateikt, kas tad ir tas lielākais ieguvums mājmācībai? Elīna, tev būtu tāds? Nu, tur jau laikam tad vajag to paņemt vienu, kurš ir tas galvenais. Laikam es teikšu tos, nu labi, mācību metodas jau var arī kādu skolu piemeklēt. Es tā domāju, kurus variants mēs varētu arī kaut kur citur atrast, ne? Bet, nu jā, tā kopā būšana. Laikam es tātad tanī brīdī, kad Henrijs gāja bērnu dārzā, tātad mēs dzīvojām arī Pierīgā. Mēs aizvedām viņu 7, lai pirms sastrēgumiem tiktu uz darbu. Atpakaļ mēs viņu savācām pirms 7. Mēs bijām ļoti maz ar viņu kopā un atbraucot mājās, īstenībā, lai arī es pa ceļam gribēju visu kaut ko ar viņu darīt. Tad atbraucot mājās, man nebija tam spēka neko, un tās ir brīvdienas, kuras tik ātri paskrien. Tā kā laikam tas, ka mēs esam, ka viņi var ar mani būt tik daudz kopā. Un to laikam ir tā, ka es vienmēr arī kādam iedrošinājumu saku par to, ka tad, kad ir cilvēki, nu jau tādā mūža nogalē, tad vienmēr tas pirmais teikums ir tāds, ka ko viņi nožēlo, nekad neviens nesaka, ka viņš nožēlo kopā būšanu ar tā kā savu ģimeni vai kā, tā ir tā, laikam, to vienmēr grib vairāk, lai tas būtu tā kā tā.
Nadīna, vai tev arī ir tāds kaut kāds teikums, 1, 2 par to lielāko ieguvumu, ko tava ģimene jau izjūt, esot mājmācībā? Jā, manuprāt, lielākais iegūms ir tas, ka mēs varam mācīties, ņemot vērā bērna intereses. Jā, jo meitenes ir ļoti dažādas, un jau tagad ir redzams, ka viņām dar kaut kas katrai savs. Un caur to, piemēram, Luīzai ļoti patīk māksla, un caur mākslu es varu viņu ieinteresēt, un varbūt, ja viņai ir kādas grūtības, tad ļaut pārvarēt tās grūtības, izmantojot tādus uzdevumus, pielāgojot viņai, kas viņai rada interesi par konkrēto lietu, kas viņai iespējams vispār nesaistīja vai nepatika. Un tā otrs lielākais iegums ir kopskolas un dažādas ekskursijas, kur mēs tiekamies ar entuziastiem, jomas speciālistiem, un ja mēs mācāmies par priedēm, tad mēs mācāmies mežā, vai par jūru, tad pie jūras. Tā aktivitāte un tā iespēja iziet ārā regulāri, iziet ārā, būt kaut kur atbilstoši tēmai, tas ir fantastiski. Nu, super, un Dārta, kā tu teiktu, kas ir tas lielākais ieguvums? Es teiktu, ka papildinot par kopā būšanu, tā ir arī kopīga augšana. Es redzu, kā iespēja arī man nepārtraukti mācīties, pilnveidoties, un tā ir man arī iespēja, vai lielākais ieguvums ir man realizēt pašai sevi un to savu dzīves redzējumu, to savu ieceru un talantus. Un koncentrēšanās tieši uz mūsu ģimenes vajadzībām. Es teiktu, tas ir ļoti svarīgi, un arī tas, ka mēs mācāmies vairāk reālajā dzīvē. Ne tik daudz, bet arī no grāmatām, bet ka mums ir šī privilēģija būt vairāk reālajā dzīvē. Un tie, kas mūs klausās, jūs noteikti pēc mūsu sarunas varat aiziet uz Instagram kontu Ģimeņu skola apvienība vai arī uz Facebook lapu, jo Ģimeņu skola apvienība ir tāda biedrība, kas sevi apvieno mājmācību ģimenes. Un tad tur regulāri notiek dažādi izzinoši pasākumi, un arī tie tiek atspoguļoti gan Instagram ierakstos, gan Facebook ierakstos, tā kā jūs tur varat gūt priekšstatu. Vēl arī ir Ģimeņu skola apvienības mājaslapa, arī tur var palasīt, ko tad dara aktīvās ģimenes, jo jūs tiešām esat, man liekas, vieni no aktīvākajiem, un vēl kādi, un man prieks arī sekot līdzi, kā saka, no mūsu attāluma, no Kurzemes jūrmās, prieks sekot līdzi, ko jūs darat Rīgā un tuvu pie Rīgas. Bet, Klau, meitenes, kā jums bija tad, kad jūs uzsākāt mājmācības ceļu, vai tie jūsu vecāki, omāmas un opapi arī teica, cik forša izvēle, mēs esam ar jums kopā, atbalstīsim jūs, vai tomēr bija tāds paga, taču visi dara tā. Ko tagad jūs te iedomājaties? Kā bija ar šo? Nadīna, pastāst, kā bija tavā ģimenē? Jā, viedokļi ir vienmēr, un, manuprāt, ir ļoti svarīgi saprast, kāds ir tas mans viedoklis, un pieturēties pie tām savām izvēlēm, jo vienmēr būs kāds, kuram būs viedoklis par manu viedokli, vai, būtībā, jā, par jebkuru viedokli. Un, jā, viedokļi bija, bet būtībā visvairāk es saskāros un aizvien saskaros ar tādu vienaldzību, ar tādu, tā kā neieinteresētību, vispār ar tādu ignoranci par to jautājumu. Tas ir tāds neapspriežamais jautājums, ko tā kā neviens nejautā man. Un tas ir vairāk tādā kontekstā, negatīvā kontekstā. Tas ir tas, ko neviens īsti nesaka no apkārtējiem, ka super, izvēle ir superīga. Tā. Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka apjūk, saproti, nav ko paprasīt, kāds ir audzinātājs vai kurš priekšmets patīk, vai kā vienkārši, man liekas, cilvēks tā, mājmācība, kas man tagad ir jāprasa par to tēmu. Un tad tu vari vienkārši paprasīt, vai tev interesē uzzināt kaut ko vairāk par to, vai arī jāuztais kādi forši krekliņi, kas uzreiz jau kaut ko pasaka tā, ka var raisīties sarunas. Bet skaidrs, ka tu piedzīvo vairāk to, ka
ka drīzāk ir tāda ignorance, nevis nosod, nu, varbūt arī nosod kaut kur pa klusam, bet skaļi nesaka, bet ka nemaz tā varbūt neapvaicājas, ja? Kā tad tas īsti notiek, ko nozīmē mājmācība. Skaidrs. Un Dārta, kā ir tev, kā jūsu paplašinātā ģimenē ar draugiem? Jā, nu šis ir viens no mājmācības ģimenes neērtajiem jautājumiem. Protams, ka sākumā saskārāmies ar izbrīnu un neizpratni, kā tu minēji, kā tā neies skolā, bet jāsaka, ka pēc paziņojuma par mājdzemdībām mēs īsti vairāk tā nevarējām nošokēt. Un tā kā arī Luīza negāja bērndārzā, tad bija krietnes laiks, līdz ģimene jau kaut kā bija jau paplašinātā ģimene bija jau pieradusi, ka mēs tomēr ejam kaut kādu citādāku ceļu, un tad tā skolas iešana vairs nebija tāds, kaut kāds, tāds tik liels tas wow. Bet man jāsaka, man ir arī paveicies, man ir māma, kas šeit viņa alaži arī saka, ja viņai būtu bijusi tāda iespēja, viņa arī man un brāli būtu labprāt mājaskolotājs. Tā mērķi izdevās, jo es bērndārzu neapmeklēju, vienu pēdējo gadiņu, kas bija tā kā obligātais pirmsskolas sagatavošanās gads. Un no brīnuma, pēc man tāda pieeja tā kā bija saistoša un uzrunāja. Un tagad jau, kad mēs vairākus gadus esam ģimenes skolu apvienības biedri, esam atraduši savus draugus un dombiedrus, tad tagad mums jau ir daudz līdzīgi domājošā apkārt, un tas ļoti stiprina, un tas ir ārkārtīgi nepieciešams, un tie, kas brīnās, jā, ka līdzīgi kā Nadīnai, protams, ka mums arī ir tādi, kas neuzdod jautājumus, vai pat neuzdod jautājumu, tā kā septembrī vai 31. maijā, ar tā jocīgi, tā kā visus apsveic, un mūs tā kā īsti varbūt nē, bet neko, nevaram ņemt ļaunā, tā kā cilvēki vienkārši nezina, par ko ir runa, viņi tiešām nezina, par ko runāt un ko jautāt, viņiem vienkārši nērti. Jā. Un Elīna, kā tev bija ar apkārtējiem? Man nebija tāda atbalsta, varbūt, kad kāds piekristu šai idejai, bet man bija mazliet grūtāk, tāpēc, kad tika izņemts no bērndārza. Labi, mums bija tāds pārējais gads, kad mums vajadzēja dzīvot pie maniem vecākiem, bet, protams, kad bija pārsteigums, kad ir izņemts un nelaists skolā, un mēs vēl dzīvojam mežā, un tad ir vispār, mēs norobežojamies no visas pasaules. Tā kā, jā, bet es teikšu tā, man apkārtējo viedoklis laikam mainīja, tā kā es to teicu, tāds, tā kā, mainījās, jā, uz to labo pusi, tanī brīdī, kad es sāku pieaugt savās zināšanās, gāja to Montessori un visa vide, kas viņiem tika sagatavota, to pārējie visi redzot un redzot to, kā kaut kādas lietas mēs darām, kur mēs aktīvi braucam, viņiem mainījās, man tā liekas, tas skatījums uz to. Un šeit arī piebilst, es zinu, ka Evelīna ir teikusi par to, ka vīra atbalsts ir vajadzīgs. Tad mans piemērs ir tāds, vīrs neiebilda, bet es neteikšu, ka viņš piekrita sākumā. Protams, ka viņš atļauj man darīt to, ko es vēlos, bet jā, viņš šaubījās, manuprāt, vēl ilgi šaubījās, bet, protams, tas ir tāds, jā, es jūtu, ka tas ir tas ceļš, ko man Dievs paredzējis, tā kā es eju. Elīna, cik gadi pagāja, kamēr vīrs, kā saka, bija full in, ja, pa īstām iekšā? Īstenībā jau nevar tā pateikt, kurā brīdī viņš pateica jā, jo tā nebija. Tāds jā, vienkārši to var saprast no tādām kaut kādām sarunām, kad sāk, piemēram, es zinu, ka mamām ļoti patīk, kad, piemēram, vīrs kaut kur citās sarunās ar kaut kādiem saviem draugiem vai saviem kolēģiem un runā par mājmācību un tā kā pastāsta mazlietiņu, un tas tāds sniedz tādu, jā, tātad tu esi, tā kā piekrīti, tu tā kā to atzīsti par labu, kad tas ir forši, ka mēs tā daram. Jā. Paldies, ka jūs padalījāties, ka nav vienmēr tā, ka mums apkārt stāv baigie plakāti, jā, jūs to varat, jā, ka tas ir tāds, ka, ja iet apzināti to mazliet citādo ceļu, tad visiem apkārtējiem
ir tā kā jāpierod pie tā, pie kaut kā tā, tagad te kaut ko citādāk darīs. Bet es gribu iedrošināt, ka ja jūsu ģimene, tas kodols pieņem šo te lēmumu, un jūs tajā, kā saka, esat stabili, nu tad, man liekas, tur var pūst kādi vēji, grib, ka būs. Un arī man arī patīk tāda ideja no vienas citas ģimenes, ka viņi saka, ka viņu uz mācību gadu, tā kā, nu vienu mācību gadu mēs to darām. Un tad skatīsimies tālāk, un tas arī, man liekas, nomierina tos apkārtējos, ka ok, tas ir viens mācību gads, un pēc tam jau, ja kas var iekāpt iekšā tajā sistēmā, tajā vilcienā, kurā lielākā daļa brauc. Bet jā, gribu iedrošināt, tad būt kā kodolam, tādam stabilam, un tad jau arī būs spēks, nezinu, atbildēt uz jautājumiem vai pastāstīt, kas tad īsti notiek vai nenotiek. Es katrā ziņā varu arī pateikties par to, ka gan vīra vecāki ir atbalstoši, gan arī mana māma ir ļoti atbalstoši, tēvs atbalstoši bija pirmskolas periodā, bet tad, kad sākās skola, tad viņš tā kā, nu tiešām viņam bija grūti tā kā pieņemt to. Bet ko es viņam tā atgādinu, kad mēs satiekamies, bet tu paskaties, cik brīnišķīgi tavi mazbērni ir. Nu tā, kas saka, viņiem ir darba tikums, mācās. Nu tā, kad ir ļoti daudz pozitīvas īpašības, ja aizbraucam ciemos, var ļoti sakarīgi par visu kaut ko parunāt. Nu tā, kad es saku, nu pasties, cik tev forši mazbērni. Tā kā tie augļi mums arī būs 15. Pagad, cik mums būs mājmācībā gadi? Nu, daudz būs tie gadi mājmācībā. Un kad redz tos augļus, gan mēs paši, kā vecāki, gan vecvecāki un apkārtējie cilvēki, nu redz, kad ir ok, ka tur viss ir labi. Un arī tas iedrošina mūs savstarpēji, ka mēs arī redzam viens otra bērnus un ģimenes, kad nu, viss notiek, viss ir kārtībā. Bet dāmas, tuvojās jaunais mācību gads, ja? Mēs jau jūtam gaisā vēsākas vēju pūsmas un vakari paliek jau īsāki. Ārprāt saule riet jau 9:35. Kas notiek, ja? Tuvojas 1. septembris, tuvojas jaunais mācību gads. Man ļoti interesē, kā tad jūs kā mājmācību ģimenes, kā jūs kā mājmācību māmas gatavojaties jaunajam mācību gadam? Un kad jūs to sākat darīt? Vai jau jūlijā vai jūnija beigās vai tagad augustā? Padalieties, iedvesmojiet arī mani, kā jūs gatavojaties jaunajam mācību gadam. Elīna, sākam ar tevi pastāst, kā tu gatavojies. Es zinu, un varbūt pastāst, kas notika vakar. Jā, gatavojos. Varētu teikt, ka man tādi 3 gadi ir tāds izstrādājies jau tāds savs ritmiņš, ko es daru vasarā un kā es gatavojos. Pirmie 3 varētu teikt tie mācību gadi, kas bija mums skolā, tad es varētu teikt, ka es vairāk veidoju vidi bērniem, veidoju vidi ar Montessori materiāliem, un tam manā paņēma tā kā vasarā brīvo laiku, un īstenībā arī ne tikai vasarā. Bet tagad pēdējie 3 gadi ir tāds forši iestrādājusies sistēma, kad es izēju cauri skolas 2030 programmai, pastos, kas mums ir jāmācās. Pastos, ko varbūt viņi jau zina, paskatos kaut kādas grāmatas, kuras mums vajadzētu nopirkt, tad kāds materiāls varbūt sagādāt, sataisīt, sagatavot. Un, protams, man ir tā lieliskā iespēja, ka man omītis var paņemt bērnus, un es tieku arī, nezinu, vai jau visus 3 gadus, bet tieku arī pie 2 nedēļu atvaļinājumu, kā es saucu, man arī ir tāds. Un, protams, ka tas atvaļinājums izpaužās kā gatavošanās. Un tas ir tas, ko mēs darījām vakar ģimenes skola apvienībā. Mēs tikāmies māmas, kas jau 2. gadu mums notiek. Tikāmies māmas mājmācībā, kuras dalījās ar savu pieredzi, kā ir gājis iepriekšējā mācību gadā. Un tad parasti ir tā, ka mēs sadalām pa vecumu tā kā par tām klasēm. Un tad katra māma, kurai ir tanī nākošā gadā būs tā klase, tad viņa kaut ko iedvesmojās no citas māmas. Tā kā šī ir tāda lieliski iespēja mums arī tā kā skolotājiem. Skolotāji arī sanāk vasarā un uz metodiskiem semināriem un savā starpā parunā par to. Tad, jā, tas laikam tā kā būtu, jā, tā man notiek. Bet viņa notiek visu vasaru pa mazlietiņu. Nu, malacis klausies, super. Nadīna, kā tu gatavojies jaunajam mācību gadam?
Es vairāk gatavojos patiesībā tiem blokiem. Mēs mācāmies par tādiem lieliem, pa tēmām, piemēram, par kosmosu, tad par dzīvo dabu, jā, un tad par vēsturi būs bloks. Un tā lielākā gatavošanās man patiesībā ir periodiski visa gada garumā. Un vasarā, jā, es saprotu, kas vispār, kādas tēmas man ir jāiekļauj, lai viss būtu apgūts. Un šogad man lielais projekts ir iziet cauri tiem materiāliem, tieši kārtīšu materiāliem un materiāliem, ko es esmu gatavojusi jau gadu gaitā, un sagatavot to, kas trūkst, un tas ir ļoti laikietilpīgi, jo Luīza jau ir paaugusies, un līdz ar to jau tās tēmas ir citas un mazliet tādas sarežģītākas. Un, nu jā, ja kādus gadus atpakaļ es sataisīju tādu pamatīgu bāzi tam, lai es vairākus gadus varu strādāt, tad nu ir pienācis tas gads, kad man atkal vajag uztaisīt jaunu bāzi jau nākošajiem gadiem, un jā, un nu, tas ir tāds diezgan izaicinošs darbs. Tad vasarā vēl es apskatu, kādas grāmatas vajag, izplānoju, ko vajadzētu jaunu iegādāties, kas ir beidzies, vai tādi sīkie darbiņi par kancelējas precēm un tā. Un Dārta, kā tu? Jā, ļoti daudz līdzīgu punktu. Un, protams, ka numur 1 ir noorientēties tātad programmu, kur mēs esam, tad es atzīmēju tās jaunās tēmas un piefiksēju to, pie kā ir īpaši jāpiestrādā. Es veidoju piezīmes ar šīm tēmām, tādas idejas pa punktiem, kas tad es kā varētu sekot. Tad es meklēju idejas, kā interesanti pasniegt šo, visādus darbiņu idejas, jo mēs aizvien sākuma skolā tādu pirmajās klasēs kaut kādām aktivitātēm, ne tik daudz burtnīcā. Ir arī burtnīca un darba lapas, bet mēģinam tā aktīvi un interesanti. Tad, protams, ir jāizdomā, kas tad ir tie palīgi materiāli, kurus mēs izmantosim, vai es tos kaut kur iegādājos, vai es taisu pati. Jā, arī grāmatas, pārskatām savu mājas bibliotēku. Grāmatas ieņem ļoti nozīmīgu lomu mūsu mājmācības procesā. Tad mēs tālāk skatāmies, kurus no tēmām varam apgūt ārpus mājas. Tātad, kas tie varētu būt par muzejiem, vai ir kaut kādi tematiskie pasākumi vai nodarbības. Šeit jau mēs arī daram to kopā jau ar citām mamām, arī ar Nadīnu un Elīnu, kur mums sakrīt kaut kāds domu gājiens un ir ideja, tad mēs citu uzrunājam un tad kopā mums daudz kas vairāk, ko mēs vairāk īstenot. Jā, un arī ir tādas praktiskas lietas, kad pārkārtojam istabu, jo mēs daudz mājās apnikt. Un jā, tīri pārkārtojam, paskatāmies, varbūt kaut kur vēl kāds plaukts vajadzīgs, lai būtu tā foršāk, ērtāk, smukāk un tā, jā, tā īstumā. Oi, meitenes, klausos jūs un domāju, nu, vareni, jūs, kas saka, ļoti čakli strādājat. Un tie, kas mūs klausās, droši vien arī domā, nē, nu, vispār, es tā nevaru. Un tad es gribu, tā kā tiem, kas... Visu cauru gadu, tā kā, tomēr tas nav tikai 2 nedēļas augustā, tas tomēr tāds plašs jēdziens, tā gatavošanās. Un man, piemēram, palīdzēja 1. klasē tas, ka es jau biju gatavojusies pirms tās 1. klases, un man jau bija kaut kādas iestrādes, man jau bija tur kaut kas sagatavots, un es diezgan bieži varēju kaut ko izņemt no plaukta, no skapja, kas man bija jau gaidīto īpašo iznācienu. Bet tagad augustā man un tā, ka tas nav tā kā tikai augustā. Jā, bet nu lieliski, bet ziniet, man gribās tomēr jums vēl paprasīt tādu jautājumu, ja? Kā jūs atpūšaties? Kā jūs kā mājmācību mammas atpūšaties, jo tas ir šitā gatavošanās. Es gan kā atkāpīt varētu teikt, ka tie, kas mūs klausās, jūs jau dzirdat, ka mums te figurē Montessori. Un kad tā ir sanācis, ka mūsu 4 arī vieno Montessori pedagoģiju, bet
tas nav visām mājmācību ģimenēm. Ir daudzas un dažādas metodas, kā tu vari bērnu mācīt mājās. Vienkārši šovakar ir sakritis tā, ka mums visām 4 ir šis te Montessori tuvu sirdī, un ko iedod Montessori pedagoģija, viņi iedod tādu skaidru bildi gan par vecumu posmu 3 līdz 6, gan arī pēc tam par 6 līdz 12, 6, 9, 9, 12, ka tādu skaidru skeletu, man liekas, un tad mēs tur bīdam iekšā kaut kādas savas vai materiālus, vai idejas, vai grāmatas, vai kaut ko citu, ka tas man arī tā ļoti patīk, bet katrā ziņā es tik pamatīgi kā jūs negatavojos. Man nesanāk laika kopā ar visiem citiem darbiem un pienākumiem tik pamatīgi man nesanāk, bet kaut kā es arī cenšos, un uz priekšu tiekam, bet atpakaļ pie jautājuma par atpūtu. Tā kā jūs ļoti ieguldaties savā aicinājumā un būt kopā ar saviem bērniem un atbalstīt viņus, iegūstot izglītību ģimenē, kā jūs pašas atpūšaties un uzlādējat savas baterijas, jo droši vien ar 2 nedēļām vasarā vien nepietiek, kuras ir vēl gatavošanās jaunam mācību gadam. Vai jums ir kaut kādi tādi ikdienas, iknedēļas, ikmēneša kaut kādi tādi mirkļi, kas ir jūsu, un kā jūs tā kā atvelkat elpu, uzlādējat baterijas? Kura grib sākt, ko? Elīna, sākam ar tevi. Es vienmēr, laikam, esmu atbalstījis to viedokli, ka mājmācības mammai ir jābūt hobijam, jo tā mājmācība kā tāda ir ļoti tāda dodoša. Tu tā kā dod un tu kaut kādā brīdī saņem, bet jā, tas ir ļoti dodošs, enerģijas dodošs. Un tad ir jāatrod, kā tev piepildīties. Tā kā parasti jau mūsdienās jau saka, ka jāsastāda sarakstīns, kas tev uzlādē. Man noteikti pirmos gadus tas bija materiāla gatavošana. Es zinu, kad es piekusu, bet es zinu, ka man tas arī uzlādēja. Šobrīd varbūt esmu pārgājis, mēģināju iemīlēt grāmatu lasīšanu, mierīgi pasēdēt un palasīt, kas man nav raksturīgi. Es visu laiku tā kā gribas rosīties, bet, protams, es saprotu, ka tas ir vajadzīgs. Tā kā, jo tad, kad viņi aug lielāki, ja liekas, ka vieglāk, tad ir tā, ka jā, fiziski rokas ir brīvas, bet tev ir jābūt klātsošam. Man tā liekas, ka vairāk ar to bērnu ir jārunā un jābūt tādā ziņā. Tā kā, tas ir arī kaut ko paprasa. Tā kā, jā, tad es mēģinu atpūsties, nedarot lietas. Un arī es dodos gleznot. Man ir lieliski, ka mums novadā ir iespēja 1 reizi nedēļā braukt un gleznot. Un, protams, es esmu pateicīga vīram, ka man ir arī šī garantētā 1 diena nedēļā, kad es varu vakaru izmantot savām vajadzībām. Protams, reizēm es kaut ko pataisu, kāds materiāliņš, kaut ko noskatos, bet reizēm arī tas ir vienkārši apsēsties krēslā un varbūt pastīties filmu. Tā kā tas ir mans. Super. Nadīna, kā tu uzlādēji savas baterijas un kā tu atpūties? Jā, man nav 2 nedēļas, un man nav arī dienas nedēļa, bet mani uzlādēja laikam pastaigas dabā, pastaigāšanās būšana ārā. Pat, ja tur ir bērni, tad es eju ārā, un jā, tas man ļoti uzlādē. Ir periodi, kad es ādu, tas parasti ir vakaros un naktīs, bet tas man ir tā atslēdz. Un tāds pēdējais jaunatklājums man ir fantāzijas žanra grāmatas. Es nekad nebiju tāds lasījis, tāds grāmatas vispār angliski. Bet jā, tas man ir ļoti, ļoti atslēdz no domāšanas par būtībā par ikdienu. Un man tas patīk daudz labāk nekā seriāli vai filmas, jo tad nav tas ekrāns, kas patiesībā atņem, nevis dod. Un tas ir tāds jaunums, kas ir pilnīgi negaidīti ienācis manā ikdienā. Tās lietas. Nu super, ka man prieks dzirdēt, ka ir vēl viss kaut kas cits arī, ko jūs padarat ārpus mācību lietām. Un Dārta, kā ir ar tevi?
Kā tu atvelc elpu? Tev gan ir, jums jau abām ar Nadīnu ir tomēr mazi tie maziņie, tā kā tas arī tāds dzīves posms, kurā varbūt nemaz nesanāk tik ļoti atpūsties, bet tomēr, Dārta, kā ir ar tevi? Jā, es mazliet atšķētīšu šo idilisko brīvdienu. Es teikšu atklāti, man galīgi neiet ar šo. Es vēl stipri mācos. Un nu pat kā būtu bijis tā sajūta, tagad man tā kā būtu tā iespēja tajā kalendārā, tad ieradās brālītis. Jā. Brālītis un viņam tātad ir vēl tie gadiņi, vēl guļam kopā, neguļam kopā un zīži naktī, tad ar to atpūšanos ir kā ir. Bet šovasar jau piedzīvojām pirmo brīvo nedēļu ar vienu bērnu. Tas jau tā kā jau viss sasniegums. Tā kā esam ceļā uz vairāk brīvdienām, bet jāatzīmē vīra gatavība paņemt uz sevi tajos brīžos to grūtumu, kad viņš redz un kad es saku, ka man tā kā ir par daudz. Jā, un ir vēl arī tāds piespiedu brīvdienas, kad man ir migrēna, un tad vienkārši tu esi piespiests atpūsties. Tā ir arī tā zīme, kad ir jāatpūšas. Un to tad es arī izmantoju savā labā. Nu, meitenes, lai jums izdodās vēl arī šovasar kāds attelpas brīdis pirms jaunā mācību gada, kas jūs tā uzlādē, un mēs jau arī zinām, ka bērni aug, un viņi izaug, un jā, varbūt pašreiz ir grūtāks periods, bet tas arī pāries. Mēs visi izaugsim, un atkal būs cits periods. Un neba velti man aiz muguras ir grāmata, kas ir upe. Varbūt jūs atceraties, ka mēs bijām pie Sandras uz nodarbību, un mums bija tāds kartītes ar upi un ar dažādiem krastiem. Un mums bija uzdevums izvēlēties kartīti, kas mūs tajā vakarā uzrunāja kontekstā ar mājmācību. Un man ļoti patika, kā mums tās sarunas aizgāja, ka tā mājmācība ir kā tāda upe, kad ar ļoti dažādiem krastiem. Un sākās ar strautiņu, ar ideju, ar kaut kādu, kā būtu, ja būtu, un tad viņa pieņemās spēkā, un mēs ejam to ceļu. Un tiešām ļoti dažādas ir upes, ļoti dažādas ir arī mājmācības, un bērni aug un izaug ātri. To es arī varu pateikt. Tagad jau, kad pašai ir vidusskolnieks un jaunākajiem būs tūlīt 9 gadi. Tā kā tiešām meitenes, kurām ir mazie izturību un pabaudat šos te mirkļus, kad, jā, tie arī paies tie mirkļi. Un man prieks redzēt gan Nadīnas bildēs, gan arī Dārta tavās, ka mazie brālīši jau visur jau iet un visur piedalās ar praktiskās dzīves darbiņiem un visur piedalās. Baigi forši. Un Klau, meitenes, vēl noslēgumā tāds jautājums, ja mūs klausās kāda ģimene, kas spēlējās ar šo domu, kā būtu, ja mēs ietu šo mājmācības ceļu, kaut vai pamēģinātu vienu gadu, vai tā būtu pirmsskola, vai tā būtu sākuma skola. Varbūt jums kāds iedrošinājuma vārds šīm ģimenēm? Elīna, ko tu teiktu? Ka kāds tev nākt un tā, Elīna, ko tu domā? Pirmais, ja tu saki uz gadu, tad es teiktu, ne, uz gadu nemēģināt, pamēģināt uz 2, jo parasti saka, ja tāda pārēja, piemēram, no skolas, tad tā kā 1 gads ir vajadzīgs šeit vispār saprast, kas un kā. Bet, ko es teiktu, es noteikti, ka man ļoti liela loma nospēlēja tā kopiena, būšana ar mājmācības mamām un meklēt apzināt. Manuprāt, ka mūsdienās ir, gadus atpakaļ man bija grūti pat atrast ģimenes skolu apvienību, tad, kad es sāku, bet šobrīd mēs esam tik redzami un tik daudz pasākumu un tik daudz kopā būšanas, tā kā es noteikti teiktu meklēt. Tas ir arī mans bijis tāds apzināti meklēt, apzināti veidot ap sevi, apzināti aicināt pie sevis, veidot kaut kādus kopā to mācīšanos. Un varbūt sākumā nesanāk, un man arī nesanāca ar kaut kādām mamām, bet tad iet tas laiks, un kaut kur tu atrodi to, kas un kā. Un, jā, laikam, jo mēs tā kā mēs parasti sakam, mammas, mēs tā kaut kā, lai arī mēs esam diezgan dažādas, bet mēs kaut kā saprotamies tā no pusvārda, tu tā kā sajūti to kaut kā, nezinu, tas aicinājums laikam vieno ļoti mūs.
Tā kā tas, laikam, būtu. Paldies tev, Elīna. Nadīna, ko tu teiktu ģimenei, kas tā domā un spēlējās ar to domu par mājmācību? Mēģināt, nemēģināt? Man liekas, ka tieši sieviete ir ļoti jāsaprot, vai viņai tam ir resurss, vai kā viņa spēs un vai viņa spēs papildināt to savu resursu, vai viņa pati ir ieinteresēta pilnveidoties, mācīties, investēt sevi, savu laiku tajā, jo tas īsti nav tā varbūt kādam ilūzija, iedošu darbu lapu un viss viņš sēdēs un mācīsies. Tas tā nenotiek. Un, ir jāsaprot, vai ir tā vēlme un tā gribēšana. Un vai ir atbalsts no vīra, gan tāds morāls, gan arī varbūt finansiāls savā ziņā. Jā, paldies, Nadīna. Un Dārta, ko teiktu tu? Es varētu būt arī tai aicinājuma sajūta. Man šķiet, ja aicinājuma nav, vai viņš vēl tā stipri snauž, tad var nesanākt forši un tā baudām visiem. Un man šķiet, tas ir jāgrib arī visai ģimenei. Es nespēju iztēloties, ka sieva un vīrs domā diametrāli pretēji. Es domāju, ka tur nekas labs sanāks vai ļoti īstermiņā. Un, ja šāda kaut kāda doma tirda, tad es domāju, ka vajag vienkārši pamēģināt, jo vienmēr var pamēģināt, un tam nav jābūt lēmumam uz visu dzīvi. Un skola, kā jau arī tu teici, nekur nepazudīs, bet bērni izaugs ātri, un ja jau kāda balstiņa saka, tad mamma noteikti kaut ko jūt, un mammas vienmēr zina visus labāk, vai ne? Kas tad ir? Un man vēl gribās arī piebilst, ka Latvija ir brīnišķīga zeme, kurā mēs varam to mājmācību īstenot, un ka tiešām, ka tā kā tu teici, Dārta, ja ir tas aicinājums, ja jūt to vilkmi, tagad tāds arī jauns vārds, ko mēs dzirdam, vilkmi, to darīt, kāpēc nē? Latvijā tu vari to pamēģināt, un tiešām pēc tam ir varianti arī jau sākuma skolā var arī tālmācībā bērns būt, un arī var iet uz klātienes skolu. Un ir arī vēl tāds varbūt mīts, ka tagad māca bērnu mājās, tad viņš tur siltumnīcā un vispār pasauli neredz. Un man liekas, ja paskatās uz jūsu ģimenēm kaut vai, cik jums ir aktīva dzīve ārpus mājām, gan kopienā, kas ir ģimeņu skola apvienība un vēl citi draugi, gan arī mūzikas skolas, sporta skolas, pulciņi, ka es arī tikai kādreiz paskatos bildes, skrituļo, tur dejo, ko tik nedara, spēlē instrumentu un arī nodarbojās jau ar, mazo biznesu, piemēram, Henrijs, Elīnas dēls. Tā kā man ir prieks arī redzēt, un paldies, ka jūs dalāties savos sociālajos tīklos ar tādu ieskatu, kā notiek mājmācība, un arī, lai klausītājs nedzīvo ilūzijās, un arī Dārta mums viņas atšķaidīja bišķiņa, ka viss mēs te staigājam pa pļavu ar smaržīgām puķēm, ir arī mājmācība ģimenēm ir savi izaicinājumi, un arī parata mēs ar tiem padalāmies arī sociālos tīklos, varbūt es arī nezinu, vai baigi daudz dalīties, ja ir interesi, tad vienmēr var paprasīt par tiem izaicinājumiem, jo mēs jau gribam atstāt tādus skaistos mirkļus piemiņai, un tad tās cīņas, mēs ar kādiem padalāmies, bet vai ar visu pasauli gribās dalīties nevienmēr. Bet tad nedzīvojiet ilūzijās, ka mājmācību ģimenēm nav izaicinājumi, ir arī mājmācību ģimenēm izaicinājumi, bet, kad mēs sākam skaitīt tās svētības, tad to svētību ir krietni vairāk, man liekas, ka tā bilance beigās ir tā pozitīva, un tā dzīve jau mums ir visiem tā uz augšu, uz leju, un tas ir normāli. Tā kā es gribu pateikt paldies, Nadīna, tev par laiku, un Dārta arī par tavu laiku, un Elīna par tavu, ka jūs atradāt to, un ka mēs varējām visas te sanākt kopā un parunāt. Un tiem, kas mūs klausās, ja ir jautājumi par mājmācību, es domāju, ka meitenes ir atvērts arī, ka ja viņām piesakos un uzrakstīs vienu vai otru jautājumu, ka viņas atbildēs, pēc iespējas atbildēs, un jūs droši varat arī ģimeņu skolu apvienību uzmeklēt gan Instagramā, gan Facebookā, un ja
esat jau mājmācību ģimene, bet vēl neesat ģimeņu skolu apvienībā, nu tad apsverat iespēju iestāties, jo tad pavērsies iespēja piedalīties daudz dažādos pasākumos, gan kopā ar bērniem, gan mamām, dienām pašām. Piemēram, tāds pasākums, kā bija vakar un arī pirmdien bija atvērto durvju tāds pasākums. Un ar citu, Elīna, nākamais laikam ir 2. septembrī, ja? Pirmdien ir 2. septembris, jā. Mēs tā kā plānojam mēnešu pirmajās pirmdienās. Tā kā. Nu, re, tā kā varat likt aiz auss, kad ir arī tāda iespēja iepazīties ar citām ģimenēm, arī sākumā attālināti, tā drošāk varbūt ir attālināti. Nu, redz, ka mums raksta Mīļš, paldies par iedvesmojošo sarunu un veltīto laiku. Paldies par sarunu, un arī pirms tam mums Lelde arī priecājās par dažādām mūsu atziņām. Tik vērtīgi, ka padalāties. Ceru, ka kādai ģimenei šis būs pamudinājums spērt drosmīgu soli mājmācībai. Jā, to mums Līga rakstīja. Paldies! Paldies visiem skatītājiem, kas skatījās klātienē tieši raidējumu. Paldies tiem, kas skatīsies vēlāk ierakstā. Priecāsimies par jūsu atbalstu, par dalīšanos, un tad jau tiekamies kādā citā sarunā par mājmācību. Paldies jums, dāmas! Lai jauks vakars! Atā! Atā! Tā.